Tikai, piemēram, viena šķīpsna, kad jūs piedalieties, jums var būt viņa gara, var būt īsa, tādas veidus, ja? Var izmantot 3 vai 4 šķīpsnas. Kā parasti visu, kas saistīta ar frizūru, ar modeli, visu to dara meistars. Piemēram, mums vajag kaut kāda kleitiņa, mēs varam nopirkt kaut kādu lupatiņu, apvilkt to manekenu galviņu, pielipināt kaut kādu puķīti un izskatās kā ikdienas. Tāpat ar rotējumiem. Mēs rotējumus taisam paši ar līmīti, ar ādātiņam. Tas viss notiek. Paša galvenā, kad mēs sākam gatavoties tiešām tehniskai kategorijai, mums vajag paskatīt, kādas ir modes virziens. Pateikšu tā, ikdienas tā būs pie jaunākām, vakara frizūra jau maz drusciņa, viņa ir veca. Ja? Šodien es jums parādīšu to veidojumu, kā veidot tagad, aptuveni tagad. Ja? Un pārveidošu viņu uz vakara frizūru. Manekena galviņu vislabākais variants ņemt tiešām ar baltiem, gaišiem matiem, lai jūs varat nokrasot viņu spilgtas krāsas. Kad jūs trenēsieties uz šīm galviņām, ja, jums vajadzēs krāsot 2 vai 3 reizes. Un pirms konkursa jums vienalga vajadzēs nokrāsot to galviņu. Tāpēc, ka krāsa nomazgājas, tas ir manekēne, uz 2 cilvēkiem arī. Labi, man gar ļoti maz ausi, es neko nevaru padarīt. Neturas, jā. Sanāk tā, ka par ko es runāju? Es tik vecs, ka es aizmirstu, par ko es runāju. Jums vajag sagatavot galviņus, ja, jums vajag apgriezt viņu, nokrāsot viņu, ja, un trenēties, piemēram, veidot. Tagad dot uz to darbiņu pusstundiņu, 25 minūtes, kad es piedalījos, tas ļoti sen, kad man bija aptuveni 19 gadi, mums bija taisīt frizuru pa 17 minūtēm ikdienu. Veidošana un frizūra kopā. Piemēram, tagad es varu muhļot, ļoti stingri nemitrināt tas matus, tāpēc, ka šeit ir ļoti daudz matus konkursa. Ja jūs nesamitrināsiet matus, atvainojiet, reglamenta komisija var pienākt klāt, paņemt to pulverizatoru un samitrināt matus tā, ka jūs pa visiem tiem 25 minūtēm nevarēsiet viņus izžavēt. Ko es gribu piedāvāt? Ir tādas spirta saturošie geli un spreji, kur ir spirta saturot. Viņi izskatās kā mitri, ja, matiņi, bet žūst ļoti žigli un ļoti ātri. Ja. Man tāda neliela problēmiņa, tā kā es strādāju skolā, ja, es paņemu galviņas no skolas, mums meitenes piedalījies Skill Latvijā, un šeit ir bobkarē griezums. Tiešām bobkarē es varu parādīt ar čolku, ar poniju priekšā. Man vajadzēs viņu aiztaisīt, ja, un es nevaru izgriezt visus sanus, ja, bet pakausīts šeit ir, kā bobkarē, ļoti izgriezta. Ja. Labākais variants, ja jums būs maz drusciņu garākie mati pakausīti, jums būs pašiem vieglāk. Ja. Strādājumu, es strādāju patiešām, var pateikt tā, ar brašingu, ar tuneļveidu un ar dakšiņu. Citi meistari strādā ar ļoti daudz lietām. Tā kā man vajag tās visus matiņus pielipināt pie galvas, es izmantoju no barbershopa vasku. Lai paceltu un ļoti daudz nekasīt, tāpēc, ka tiešām pēdējais frizūras, ja viņam ir tie, ka tauriņtiņam tie lapiņas, ja, jūs varat izmantot
puderīte. No. Un laka, kuru patīk kāda laka. Vienam viegla, vienam ir tāda stipra laka, ja? Es strādāju ar vienu laku. No. Tā, nu sāksim. Vispirms, ko mums vajag izdarīt? Vispirms. No. Mums vajag sadalīt, kura māte būs mums atpakaļ. Aizskēmiet, kad jums startu dos, ja? No. Ķemējam uz to virzienu, kur jūs viņus veidosiet. No. Sākam mēs no sānu deniņu zonas un pakausīt. No. Pēc tam mēs veidosim tikai frontālu daļu. Vēl viena lieta, kad mēs veidojam, kā piemērs, manikēna galviņas, ja, mums maz drusciņi, matiņi paceļas, tiešām no sāniem viņa paceļas. Mums vajag ar fēnu strādāt tuvu pie galvas. Uz modeļiem mēs to nevarēsim izdarīt. Tā, mēs izžavējam no sānu deniņu zonas, bet mēs žavējam ne tikai, lai viņi būtu guļoši, pieguļoši pie galvas, ja? Mums vajag dot to virzienu. Tiešām virzienu, uz kuru frizuru jūs izgudrojat. Tas jūs aiz muguri man nav redzams, ja? Mēs dodam visādi veida virzienus. Ja mums šeit vajag uz šo pusīti, mēs viņus paceļam uz šo pusīti. Sapratams, varbūt kādi jautājumi ir. Tā, tālāk mēs ejam no sāniem. Šeit paša galvenā sadalīt pēc jūsu frizūras, kura izskatīsies.
Man sanāk 3 galvenas šķipsniņas, jā. 3 galvenas šķipsniņas.
Kad mēs izžavējam matiņus, ja, dodam viņam virzienu mūsu nākošai frizeri, jūs pēc tam maz drusiņu sapratīsiet, kāda lieta ir. Mēs iedevam virzienu, mums būs 2 tādas lielas detaļas un viss. Un pēc tam, pēc krāsošanas, mēs taisējam zīmējumu. Vairāk neko nevajag. Uz pirmo darbiņu. Ir tāda lieta, 1, 2, 3 detaļa, un ar mātu krāsu mēs pievienojam klāt, kā izskatās frizūra. Ja? Atkal sākam arī no sānu deniņa zonas. Un šeit es sākšu muhļot maz drusciņu. Lai man tiešām tie matiņi neatdalās, es viņu pielipināju ar vasku. Atkal maz drusiņu muhļēsim. Un es jums pateikšu, ja jūs nevarēsiet maz drusiņu muhļot konkursa laikā, būs ļoti grūti, tāpēc, ka tie cilvēki, kuri iemācījies to darīt, viņa strādā ātrāk un vieglāk. Tad mēs sāniņa un atkal pakaušu zonu. Izmantoju mazas pilītes, ja, un ir tāda lieta. Es viņu lieku tur, kur nav vēl laka. Var uztaisīt ar papīrīti to aizsardziņu, bet es lietoju tāda veida.
Tā. Kad mēs uztaisījām no sāniem pakausīti, otro sāniņu mēs sākam taisīt no priekšā. Mēs varam tā, lai būtu redzami, lai kaut kā. Atkal mums bija sadalītas tās šķipsniņas. Šo tehniku es tiešām paskatījos pie Japāņiem, ko viņi dara, lai tas tauriņš izskatās normāli. Un maz drusciņu pie saknītēm uzkasa. Nā. Pēc tam maz drusciņa salāko. Viena ir. Ar otro. Vēl ko es gribēju jums pateikt. Visas tehniskas kategorijas, kur tiešām ir sieviešu nominācijas, un uz gariem matiem, un uz īsiem matiem, ja, visur ir trīsstūrīši. Ja liela pusīte šeit, viņa šeit iet uz mazu pusīti. Ja šeit ir liela pusīte, tad kaut kāda spicīga vietiņai jābūt šeit. Ja, ja mēs skatāmies no pakaušu zonu, ja, mums arī veidojas trīsstūrītes vai uz vienu pusīti, vai uz otru pusīti. Un jā, šodien ļoti grūti strādāt, tāpēc, ka nav spogulīti, kā vienmēr. Tā, tagad mums vajag izveidot to otro lapiņu. Pirma lapiņa ir gatava, jā. Tagad mēs taisīsim to pacelto lapiņu.
Tā, nu, kā jums stāstīju, tas bija bobkarē ar čolku. Man vajag savienot ot šitu čolku.
Atvainojos. To kā muša pieliepšu pie galviņas. Tā, nu aptuveni tā. Jā, ir netirums, ja šeit gribēts augstāk maz drusciņu, tāpēc, ka no bobkara es nevaru neko citu izdarīt. Es nevaru viņus izstumt. Un pieaudzināt arī ļoti grūti. Bet ir tāda lieta, ja, ko es jums pateicu par tiem zīmējumiem, izskatās, ja, kad nokrāsoti, nevajag ļoti daudz veidot. Jūs redzat, jūs ieveidojat, bet zīmējums jau ir. Ja? Šeit arī. Kad pareizi nokrāsat mati, frizūra var būt maz drusciņa tikai ieveidota, ja? Un izskatīsies. Piemēram, uz vakara frizūru šeit ir mūsu dabīga krāsa, kura nebalinājas. Tas ir veca manikēna galviņa, viņu varu nokrāsot tikai ar tumšu krāsu, un tas ir visgaišākais variants tiem manikēna galviņiem, ja? Bet šķipsnes, kuras pievienoja klāt, ja? Tas ir jau no dabīgiem matiem, no gaišiem, viņi ir spīdīgie, viņi ir košie, ja? Tā, kā kuru laiku. Kā uzrakstīts nolikuma, ir tāda lieta, kad mums pieprasa visi mati izskemmēt un taisīt vakar frizuru pa jaunai, ja? Vai var uzsākt tiešām uz gatavu pirmo darbu. Tas nav pateikts, ka, piemēram, pie mums Latvijā viņi pieprasa visu izskemmēt, Lietuva, viņi atnesa tādu pašu galviņu ar pirmo darbu, ja, un uzsāk taisīt vakara frizūru. Citur, piemēram, Somija, tur bija tā, ka tiešām neatļāva izmantot 3 šķipsnes. Reglamenta komisija vienu šķipsniņu izmeta ārā no laukumā. Tāpēc, ka cilvēciņš nevarēja saprast, ka viņam bija 3 šķipsnes frizūrai, reglaments atļauj tikai 2. Reglaments izmet. Tas nav ļoti labi, bet bija uzrakstīts 2 šķipsnes. Frizeri vienalga, ko izdomā, kā es jums pateicu, mēs muhļojam, ja, piemēram, mums šķipsnei garums, šeit, ja, pie pamati jābūt 5 centimetri garums. Mēs viņu taisam 5 centimetri, bet nav teikts, cik plati viņi jābūt. Viņa var būt un resna, un liela, kur mēs varam no vienas šķipsnes sadalīt uz 3 šķipsnām. Ja? Nav pateikts, var būt gārie, var būt īsie. Tas ir tiešām. Es kā parasti muhļošu. Tagad man šīts nav vajadzīgs, man kaut kā šitu vajag aiznest. Varēšu. Es esmu veca, no ne tik veca. Var pateikt tā. Tā, ko es šeit sagatavoju? Man ir meitenīte ikdienas kleitiņa. Es pielikšu klāt vēl puķītes, un viņa būs vakar kleita. Es varu izmantot šīs lietiņas kā auskari. Bet, ja es paskatīšu, ka man vajag kaut kādu vieglāko variantu no šitiem, kuri man ir pielikti, būs klāt, ja? Tas būs varbūt pasmagu, es varu ielikt arī šīs lietas, ja?
Tā, uz manekenu galviem, uz dzīviem cilvēkiem nesanāks, ja? Bet uz manekenu galvam ir tāda lieta. Ja ļoti īsi matiņi, mēs nevaram izmantot matu sprādzes. Viņi būs redzami, tas ir viens, ja, un viņi ir par smagu. Ko es gribu jums piedāvāt? Varbūt jūs redzēsiet, varbūt es pie kameras tuvāk, kā mēs nosaucam viņam sunīši, vot tādi. Jūs redzat? Tādas parastas sunīši. No. Viņu var izmantot. Viņi nav smagi, viņi ir plasmasa, un viņi turēs jums visu to frizūru, ja jums to vajadzēs. Ja? Nu, vot. Dalus ar saviem sekretiem. Nu, nekas. Pēdējos, es pateikšu tā, pēdējos, nu, kad sākas Covid, braucu uz konkursu, uz šeine, ciemos, un es neredzu darbus tehniska kategorijā. Uz gariem mate ļoti daudz, bet tehniska kategorija tiešām varbūt atbrauks lietuvieši vai iegaunieši, un viss. Mūsēji, es nevaru saprast, kāpēc negrib piedalīties. Ļoti interesanti ir darba, radoša darba, bet negrib. Tā, es neko nemainīšu. Es sākšu ar to, ka es pievienošu klāt tiešām šķipsniņas, ja? Pēc formas. Atkal izmantošu laku, pilītes, sunīši. Ir vot tādas adatiņas, nu parastas adatiņas. Šuvēji viņu izmantotas ar cepurīti adatiņu, ja? Kuru var izmantot, lai piestiprinātu tiešām vot šīt šiņoni. No. Noliku un nevaru atrast tagad. Kāpēc vieglāk strādāt ar manekenu galviņu? Var adatiņu iespraust galva. Bet pēc šīs adatiņas rokas sāp arī ļoti. Mēs piespraužam šķipsniņu un sākam veidot tur, kur mums ir vajadzīgs. Ja jums vajadzīgs viņu maz drusiņu uzkasīt, jūs varat uzkasīt. Ja jums vajag salākot, jūs varat salākot. Es pateikšu tā, ļoti daudz ko var ar tiem lielam šķipsnim, aiztaisīt ciet.
Tā, mēs pievienojam klāt jau 2 šķipsniņas, un mums tiešām kaut kādas izmaiņas, jā, jau ir, jā, ir redzams. Ot vispār uz pirmo darbu, ot šī te astīte, kur bija aiz mugura, pakauses zona, mums jābūt bija ot tāda garuma. Ja? Tā. Un tagad mēs viņu savienosim kopā ar īstiem matiņiem. Jūs atkal varat izmantot puderīti. Tā. Un tagad mēs iesim uz priekšu, uz frontālu daļu. Es šeit neko nemainu. Es parasti pielikšu klāt šķīpsniņas. Un atkal strādājam ar rociņiem un lāciņu.
Tā. Pakausīt. Izskatās aptuveni tā. Viena sāniņa. Priekša. Un otra sāniņa. Tā, tagad mēs pievienojam klāt vēl kaut kādus rotējumus. Es tā domāju, ka varbūt es nelikšu tas smagas rotējumus. Es ielikšu maziņas rotējums, jā, un maz drusciņu pārveidošu kleitu. Vai negrib pielipināt? Nu, aptuveni tā. Izskatās vakar. Varbūt ir kaut kādi jautājumi? Vai? Tu zini, slikti redzu, varbūt tu izlasīsi. Jā. Nu, es ar vielīti, kad es saku pielikt, vispār, kad jūs sākat strādāt, jā, ar galviņu, jā, viņai jābūt izmazgātai un jābūt maz drusciņu tiešām ar to spirtu saturošu līdzekli. Pēc tam, ja jūs lietojat, jūs varat izmantot divus veidus lakus. Vieglu, lai maz drusciņu fiksēt un vieglāk jums būtu viņus izķemmēt. Ja to dara mani audzēkņi, ja?
un ar stipro. Man vienalga. Jau vienalga, var pateikt tā. Man jau vienalga. Un es zinu, ka tas arī nav variants no pēdējiem. Jā, tagad maz drusciņi mainījies tā mode tiešām tehniskai kategorijai. Bet katru reizi, bet vienalga, es sāku startēt, kad man bija 16 gadi. Kad es sāku mācīties, ja? Tad bija profini 34. ārotvidu skola, ja? Un es tad uzsāku ar parastiem griezumiem, pēc tam ar tiem visiem konkursiem Jelgava ieguva pirmo vietu un man aizsūtīja mācīties uz modelētāju. Ļoti žēl, ka tagad uz stilistiem māca no paša sākuma, tāpēc, ka ne visi būs stilisti. Jābūt kaut kādai pieredzei. Vispirms frizieris pastrādāt, pēc tam stilists. Vai modelētājs, ja? Lietuva, piemēram, atstāja tas modelētāja, ja? Jābūt kaut kādai pieredzei. Man pēc konkursiem jau pieredze bija pēc skolas, ja? Tāpēc, kad man bija 19 gadi, es iekļuvu pirmo reizi Latvijas izlasē. Jā, bija tāda lieta. Bet tālāk neaizbraucu, tāpēc, ka bija ļoti jauna. Otra reize bija, kad man bija 31 gads, un es biju jau veca. Tagad aiz 50 gadiem, bet atvainojiet, es esmu jauna, man 18 gadi, es visu varu vest, visu rādīt un audzekņiem rādīt, bet tiešām tas ir, ja pats cilvēciņš gatavojas, ja pats cilvēciņš gatavojas, man paveicas, man bija treneris, kad es biju izlase, Andris Kačinovskis man bija treneris, kad es biju izlase, viss bija perfekti. Man paveicas, ka ar tādu Kurčkinu, Vasiljeva, ar Bruna, ar Viju Krumiņā, ar Oplacenu, ar visiem tiem cilvēkiem es satikos, un viņi mani iemācīja, bet es izaugu frizētava. Es bērnībā gulēju, veca meistara zina, bija tāda liela maisi, liela maisi ar dvieļiem, es gulēju uz tiem maisiem. Un tas bija ļoti perfekti. Mamma strādāja, es gulēju. Bet bija viena lieta, kad es sāku mācīties, atbraucu uz mājām un prasu, mamma, kā to izdarīt? Viņa tā uz mani paskatīs, tev ir sava skolotāja. Un līdz šim mamma strādā tā, es strādāju tā. Mammai labāk patīk garimati, man labāk patīk šits fantāzijas, kā kuram. Un es ļoti priecīga par to, kā mana ģimene mani atbalsta. Mans vīrs, kad man vajadzēja bija apbraukāt šo apli, pēc, kad es tiku uz izlasi, apbraukāt šito apli, mans vīrs atrada man sponsoru, lai es to varētu izdarīt. Es biju tik priecīga. Es vienu dienu raudāju, tāpēc, ka pateicu, man nav sponsora, es nevaru braukt. No rīt nākošā diena viņš zvana, es tev atradu. Brauksi. Tas bija perfekti. Jā, tas nav ļoti lēta lieta. Mums vajag galviņas, mums vajag krāsu. Tagad nav tas viss ļoti lēts. Ar audzekņiem, skola, nezinu kā Rīgā, piemēram, es eju pie savas direktoras un varu pateikt, direktora mums vajag braisim, varbūt nezinu. Vēl kaut kādi jautājumi, kas interesē? Kas? Aha. Tagad ir pirma darbs, dot uz pirmo darbu aptuveni 25-30 minūtes, uz otro darbu 30-35. Tas arī atkarīgi juniors vai seniors. Taisa uz manekena galvas vai taisa uz dzīvo cilvēka. Bet tās nominācijas tagad nav, ne visiem patīk tās nominācija. Es pateikšu tā, darga, bet skaista un interesanta. Bruna, Par darbu, un Ļena par tādu skaistu darbu, bez šaubām
Bez Oskara mēs tev nelaidīsim. Labi, Čau. būšu, paldies, mīļš, Jā. paldies, ja. Un es vēl gribu pateikt, ja, kad rīta pusē mums bija Aļona, Jā, kas Aļona, mums jā, stāstīja par ilgviļņiem. Ļoti skaisti. Oskari nebija atnākuši, un tāpēc Aļonai pēcpusdienu dodam. Paldies par skaisto darbu, par skaisto strādāšanu. Ты не хочешь готовить? Vēl man ir viens Oskars jāpasniedz mūsu leģendārai meistaram, jā, Regīnai Richterei. Regīna Richter, ar ko ir unikāls cilvēks. Viņa ir pirmais izlaidums mūsu 34. proftehniskā vidusskola. Jā, Regīna ir mūsu brīvās Latvijas izlases, sieviešu izlases treneri. Regīna atrada mums sponsoru, lai mēs varētu aizbraukt uz Amerikas Savienotām valstīm, uz Lasvegasu, uz konkursu, pasaules čempionātu, kur arī varējām piedalīties. Tātad, Regīna, tev liels paldies par visu tavu darbu. Ja. Spokojno. Netarapis. Klausies, es tev kaut ko papu. Стативчики помочь тебе унести?